Godējamie kolēģi, priekšsēdētājs kundze, manuprāt, mums kā likumdevējiem ir viens galvenais uzdevums. Tas ir nodrošināt spēles noteikums uzņēmēju darbībā tā, lai Eiropas Savienībā kopumā būtu pēc iespējas vairāk investīciju un vairāk jaunu darba vietu. Mums ir jānodrošina Eiropas konkurētspēja faktiski pēc iespējas visās jomās pasaules tirgos. Tātad tas nozīmē digitālajā jomā, enerģētikā, rūpniecībā, pakalpojumu sektorā, skaitā finanšu sektorā. Šajā direktīvā mēs runājam par naudas tirgu fondiem. Viens finanšu tirgus sastāvs. Proti mēs runājam par mainīgiem un nemainīgiem aktīvu vērtības fondiem. Tas priekšlikums un tā doma, ka viena šāda fonda Eiropā vajadzētu ierobežot, manuprāt, iet pretēji mūsu nolūkam Eiropai noturēt un attīstīt savu konkurētspēju. Kāpēc? Ja Eiropā mēs ierobežosim, tas tirgus, tā aktivitāte pametīs Eiropas Savienību, dosies uz Āziju un uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc, manuprāt, kolēģi, tā doma ierobežot šo fondu darbību Eiropas Savienībā nav produktīva. Mums ir jāaizstāv darbvietas un Eiropas kopējā konkurētspēja. Paldies par uzmanību.